Cienījamās dāmas, godātie kungi, cesvainieši un mūsu viesi. Mums ir patiesas prieks šovakar būt kopā ar jums, lai svinētu dzīvi, lai svinētu dziesmas skaistumu, spēku un kopā būšanu. Šovakar dziedās un runās jauktais koris Cesvaine. Šajā jubilejas pasākumā koris dalīsies ar to, kādi viņi ir, kas viņi ir un kāpēc viņi ir. Un sāksim ar mīlestību. Vai tu atceries, kāpēc un kad tu sāki dziedāt korī Cesvainē? Cesvainas korī es sāku dziedāt laikam jau vidusskolas laikā. Mana mamma arī toreiz vēl dziedāja. Laikam jau līdz mazāk leģis darīt, viņa paaicināja uz kori. Korī iepatikās, tad kopā ar vīriem, tādiem nobriedušiem dziedājām. Es jau jūtos tā diezgan svarīgs jau. Bet tad sākās pirmie koncerti, pirmās skates, pirmie dziesmu svētki, pēc tam dienestas armijā, un tad, kad atnāca no dienesta atpakaļ, tad arī turpināja dziedāt. Un man liekas, ka tu jau arī tad jau biji. Jā, es tos biju sākusi strādāt un dzīvot Kraukļos, un, lai īstenātu garos rudens vakarus, Kvēku Sandra man uzaicināja dziedāt Cesvainas korī. Bet vai tu atceries, kā mēs iepazināmies? Es ar tevi ievērojusi mēģinājumus, puisis tā neko. Bet pavasarī korim bija koncerts Kultūras namā, Baiļuks pēc tam, un tu uzaicināji mani uz dēļu. Es arī tevi noskatīju, jo korī smuka meitene lielām acīm iepatikies uzreiz. Tajā ballē atceros, jā, tevi uzlūdzu uz dēļu, un tad mums bija tā iespēja iepazīties tuvāk. Un tad atceries, tev pavadīju pēc tam uz mājām līdz Kraukiem. Labi, tā domātu, bet īstenībā tā mums nebija. Bija jau tikai pusceļš, bet labi, nebūsim sīkumaini. Bet, dziedāšanā Cesvainas korī ieguva jau citu jēgu. Un tagad jāsaka, man ir pirmās skates, pirmie dziesmu svētki, un jau kopā. Agita, tas laiks skrien ļoti ātri. Mēs tā sadziedājāmies. Šoruden būs jau 35 gadi, kopš esam kopā. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nepērvēju. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nepērvēju. Ramtai, ramtai, radīdi, rīdi, ramtai, rīdi, rallala. Ramtai, ramtai, radīdi, rīdi, ramtai, rīdi, rallala. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādam. Ramtai, ramtai, radīdi, rīdi, ramtai, rīdi, rallala. Ramtai, ramtai, radīdi, rīdi, ramtai, rīdi, rallala. Kad dzīvoju, tādi jauki, kad dzīvoju, tādi jauki, kad dzīvoju.
kociņu pie kociņā, lai rit saulē vakarā. Sit kociņu pie kociņā, lai rit saulē vakarā, lai rit saulē vakarā, rai, rai, rai. Sit kociņu pie kociņā, lai rit saulē vakarā, lai rit saulē vakarā, rai, rai, rai. Lai rit saulē, joniņai, Varam aplaudēt. Vai kāds no jums ir sācis dziedāt pieaugušo korī 13 gados? Par to mums ir ļoti liels prieks. Bet vēl lielāks prieks mums ir par tavu dzimtas turpinājumu. Saki, kā sauc tavu omi? Daina. Kā sauc tavu opi? Dainis. Nu vai tad Daina un Dainis var nedziedāt? Bet tu neesi vienīgais. Mums ir tādi, kas ir dziedājuši korī no 3 gadu vecuma. Un viņi joprojām stāv mūsu kora rindās. Tā ir dziedātāja, kas kopā ar vecākiem ir piedzīvojusi gan dziesmu svētku 100-gades milzīgos koncertus, gan kopā ar zirgiem un jātniekiem sagaidījusi citus korus ciemos. Gan operā ir klausījusies, kā viņas vecāki dzied manai dzimtenei, kur ir bijusi jāatkārto. Tajos gados korī bija pāri par 100 dziedātāju un 20 tenori. Un, protams, tikpat daudz arī basu, neskaitot to visu pārējo. Jāni, bet tagad tev jautājums ir tāds. Kas ir tas, kāpēc tu atnāci uz kori dziedāt? Es sākumā gribēju doties uz Madonas zēnu kori pie Oskara, bet, kad izlika pieteikšanos, man sākās balss lūzums, un pēc kāda laika es vecākajiem teicu, es gribu dziedāt korī, kur dzied Dzintars. Redzat, cik liels spēks ne tikai mīlestībai. Tas, starp citu, arī sēž vēl viens pāris, kuri ir apprecējušies, pateicoties Cesvaines korim. Trešā rindā. Mums šo stāstu ir ļoti daudz. Nu, es esmu viena no senākajām, negribētu teikt vecākajām šajā korī. Bet no Jānis ir tiešām visjaunākais. Un tagad tev otrs jautājums saki, ko tu gribi
piedzīvot, kāds varētu būt koris pēc 10 gadiem? Nu, ja es būšu jebkurā Latvijas daļā, joprojām otrdienās došos uz Cesvēnas kori Latvijā. Jūs dzirdējāt.
divas nešķiravas lietas. Tā sajūta starp tiem dziedātāju tūkstošiem ir gandrīz vai maģiska. Man gan nepatīk ne tā burzma, ne tracis, kas notiek dziesmu svētkos. Tādēļ ilgus gadus nevarēju saņemties iestāties kādā kora kolektīvā. Jā, kad es vēl biju mazs ķipars 2005. Gada skolēnu un jauniešu dziesmu svētkos, tad arī pēc tā noslēguma koncerta man likās, kā gan vecāki vispār mūs atradīs, mēs paliksim tur viena Rīgā tumsā. Bet viens gan man paliks mūžam skaidrs, izdziedātais. Tie ir vārdi no manas tautas. Nu, tiesa gan jau to laikus domāju, ka iespējams to solēs būtu nodziedājis labāk nekā Kaupers. Zinot tavu interesi par dziesmu svētkiem, atceries, dēls, kā es tevi uzaicināju pievienoties Cēsvainas korim dziesmu svētku ieskaņas koncertā Cēsu pils parka estrādē? Jā, tikko reiz iesēdos autobusā pie svešiem cilvēkiem, it kā, un reiz Dzintars bija klāt ar stundenieku. Kurš īsā ceļa dēļ pārtrapa drīzāk par ceturkšnieku. Bet uzkāpjot uz tās skatuves tajā Cēsu pils estrādē, es atkal sajūtos kā daļa no kaut kā lielāka, kā daļa no dziesmas. Un tagad aizvien braukāju šeit te uz Cēsvainas kora mēģinājumiem, kaut gan pats esmu pārcēlies uz dzīvi Cēsīs. Tevi gan meitiņas toreiz vēl nevarēja pierunāt pievienoties korim. Jā, toreiz vēl kaut kā tam neizdevās, bet pēc jūsu jūsmīgiem stāstiem par atraktīvo kora diriģentu un klausoties arī šīs skaistās kora dziesmas, es tomēr nolēmu pievienoties Cēsvainas kora kolektīvam. Jā, un cerams, ka tiksimies arī, cik sanāk, tik pēc 3 gadiem dziesmu svētkos, jo man jau bija tā laime ar mammu būt pirms 2 gadiem dziesmu svētkos, un tā bija pati labākā sajūta, kad dienu nodziedātu pie tiem vīriem, nu, varbūt netik dažreiz smaržīgajiem. Un tad atrast pašam mammu un arī kora laimu, lai dotos uz Krodzeņu pretī zoodārzam, lai baudītu kādu atspirdzinošu dzērienu. O jā, tas bija tiešām lieliski pēc grūtas dienas, gaidot tramvaju, dzert tramvaju alu. Starp citu, kurš šovakar stūrēs? Es nezinu.
Palikšana kāda prātā ir kā ūdens sakā, veldzes lāpēs, kad ilgi sāpēts. Palikšana kāda prātā ir kā laipa laikā, pārēja tukšuma aizai, kad dvēsele plaisā. Palikšana kāda prātā ir kā ota Dieva rokā, līdz galam iemērkta mīlestības krāsā. Palikt prātā. Būtiskais nav acīm saskatāms. Par īstam mēs redzam tikai ar sirdi. Mēs naktī skatāmies zvaigznēs un redzam. Tur dzīvo viņi, mūsēji.
Es laiku domāju par tevi. Tik tālu jādodas mājās, bet nav kaut kādi 20 kilometri. Kas mūsdienās vairs ir 20 kilometri. Viņam patīk dziedāt. Man jau liekas, ka mūsu mēģinājumi pat nav par dziedāšanu. Tie ir par foršu cilvēku satikšanu. Es, kad, piemēram, iestājos korī, man uzaicināja Žanna, jo es biju tikko atbraukusi un pa citas pilsētas nevienu nepazinu. Un šeit es atbraucot iepazinu tik daudz foršas cilvēkus un pēc pirmiem mēģinājumiem sapratu, ka es gribu turpināt, kad nākt un dziedāt. Jā, bet Zani, tu taču vispār ar autobusu brauc. Un stundu pirms mēģinājuma, tas ir šeit. Ko tu dari? Visgrūtākais ir aiziet uz autobusu, protams, uz to autobusu. Nekad neesmu nožēlojis, ka es tomēr saņēmusies aizeju. Es kāpju augšā pasta tajā pieturā, nevis šeit pie kultūras nama, un lēnītēm baudu dabu, ūdens čalošanu, varbūt vēl šo to, nezinu, kā jau nevar visu stāstīt. Tad es atnāku šeit, nogurums jau pamazām tā kā ir beidzies. Tad... Kas tas varētu būt, tas? Un tad jau enerģija, jau viss sarosās, jau visu gribās. Un vēl tāds stāsts padzirdēju, no jaunolaines. Nu, domāju, nē, nu gan es pati no Olainas vispār dzimtā pilsēta. Un tur kaut kam ir jābūt, man vajadzētu redzēt, kas tur ir. Tā kā vajadzētu pamēģināt. Nu, kā būs ar to transportu, skatīšos. Nu, nevar es tā īsti tomēr tikt mājās. Saku Oskarams laikam tomēr, nu, nevarēšu es izbraukāt. Kādas muļķības? Es tev aizvedīšu. Jūs iedomājaties, nu, vismaz tās 4 reizes, saka, viņš veda mani uz māju, vēl pēc mēģinājuma. Nu, kam vēl tāds gods varētu būt? Kam? Un tad jau pamazām, protams, iepazīstot cilvēkus. Tad izrādas, ka Ināriņa ir pat pie Dzelzavas ar mašīnu, un Vanagjānis bija ar mašīnu. Bet tagad mēs tāda trijotne. Un tad mēs to enerģiju piesmēlušies. Jūs domājat, ka mēs varam mājās tādi rādīties? Visi taisās gulēt. Ko mēs tur apstājamies, zvaigznes papētām, Orionu, jo sevišķi ar viņu to visu miglāju. Un tad mums vēl ir plānā mežā takās meklēt trifeles. Nu, tā kā mums tā dzīve klusā ne tikai tā, ka tas būtu tā tikai padziedāt. Tas ir enerģija un dziesma, protams. Meitenes 7, mums ir jāiet dziedāt, mēs nevaram kā. Jo koris taču ir kolektīvs muzicēšanas veids.
dzīvības sulas krīs, pret gaismu un debesīm. Pavarstas brūcēs atraudzīs, caur vēstures lītoču lapām, uz nākotnes stundas mūs nes, un tieši šajā mirklī mēs apvienojam pasaulē. Oskar, tu katru nedēļu no Jaunolainas brauc pie mums šo garo ceļa gabalu. Saki, kāds bija ceļš šodien? Fantastisks. Katru reizi, kad es braucu, nu jau 4. gadu, reizi nedēļā, dažreiz 2 reizes nedēļā, ir bijis arī 3 reizes nedēļā. Bet vēl joprojām es nevaru pierast pie skaistajiem Madonas novada pakalniem un skaistajām lejām. Man kā cilvēkam, kurš
bērnībā biju Olainē, un tad dažreiz uz laukiem aizbraucu uz pilnīgi Zemgales līdzenumu Dainīti. Tur ir pilnīgi viss ir līdzens, un ir tikai viena rieva, un tā pati ir liela. Vispārējais ir līdzens. Es vēl joprojām nevaru pierast, cik skaisti šeit ir. Kā tev nav paveicies? Jā. Nu šādi, katru dienu, ne katru nedēļu, jā. Klau, nu tev ir liela pieredze ar koriem. Tu gan esi dziedājis daudzos koros, gan arī strādājis ar daudziem koriem. Kas īpaši ir sasvainas korī? Nu, zini, Dainīt, sāksim ar to, ka mums ar tevi un visiem mums sasvainas kurs vienkārši ir īpaši pats par sevi, jo tas ir sasvainas kurs, vai ne? Un te vienkārši citu paskaidrojumu nevajag, jo tas ir sasvainas kurs. Bet ja es tā paskatos un padomāju, es esmu dziedājis arī ārzemju koros, esmu dzīvojis arī ārzemēs un redzējis šo to savā mazajā īsajā darba mūžā. Bet tā pati pirmā lieta, kas man uzreiz ienāk galvā, ko es arī saku citiem Rīgā un citur, ir tas, ka mums korī dzied 19 skolotāji. Tajā skaitā arī es. Tā tas ir sanācis, ka es un vēl 18 skolotāji mēs veidojam šī kora tādu dominējošo profesiju loku, un es vienmēr atbraucot uz mēģinājumu, es zinu, ka es iegūšu atbildi. Ja man ir kaut kāds ar fiziku saistīts jautājums, es neticēsiu, man pat jānoskaidro priekš viena darba, kādā pantmērā ir dzejols. Es to uzzinu, jo mums ir latviešu valodas un literatūras skolotāji. Visu uzzinu. Mums ir angļu valodas skolotāji. Ķīmijas skolotāji. Fizikas skolotāji. Pie tam, fizikas skolotājs ir. Jā. Ir datorikas skolotāji, direktora vietnieki. Un pašiem savu bērndārzu vadītāji. Jā. Lūk, Dainīt, tas ir tas, kas, manuprāt, sasvainas kori. Protams, mēs katrs veidojam šo īpašo sasvainas kori, bet šis fakts ir, manuprāt, ļoti izceļams. Jo dažā labā bijušajā, kādreiz bija skolotāju kori kādreiz. Katrā rajonā bija skolotāju koris, tad daudz no viņiem saglabājušies, bet pat tur nav tik daudz skolotāju, kā mums sasvainas kori, un mēs nekad neesam bijis skolotāju koris. Lūk. Tev taisnība tā. Pavisam nesen bija skola jauniešu dziesmu svētku skate. Es ticu, ka tu saņēmi ļoti daudz labus vārdus, vai ne? Jā, tas sanāca. Tie apstākļi tādi, ka visa mana pedagoģiskā darbība pašlaik saistās ar Madonas novadu, un tas viss sācies tieši ar sasvainas kori. Bet jā, mēs tā jauki nostartējām, arī jaunieši saņēma daudz atzinīgus vārdus, bet ko tur par viņiem, Dainīt? Gan jau mēs šovakar ar tevi arī saņemsim daudz atzinīgus vārdus, vai ne? Vai tā notiek? Ko tu gribi? Nesaprotu, kāpēc mēs to savu nodaram katru nedēļu? Es nezinu, kājas sāp, balšķoš. Bet tik un tā vēl, ka mēs uz to kori. Un tās dziesmas, ka mēs nevaram dziedāt ko vieglu? Kas tu trakais, tad Oskars mums noēdīs. Labi, ja to koncerti ierodamies stundu pirms, bet labi, ka varam doties mājā rītā gaismā. Bet iedomājies jādzied ar tādām sejām, it kā mēģinātu izrunāt visus patskaņus vienlaicīgi. Un pēc tam atver WhatsAppā bildes. Seja tā kā zombijam. Atceries, un vēl viena bilde, kad jāsaka visiem siers. Kā ar tiem, kas died korī jau 30 gadus? Es nezinu, kā viņa vēl dzīve ir. Man šķiet, ka viņa organisma izturība ir pielāgojusies balsī. Tie jauniņiem, viņi sapar, kuri nonākuši. Kas te viņiem atnāk nodzied, koncertā viņus izsauc, iedot končas vai puķes. Un tie vīri, galvenītais no viņiem mazajēga, dejot nenāk. Kā dzied dziesmu, tā visi kā par solisti. Un tie braucēji, tu iedomājies, tie braucēji. Es domāju, ka viņiem vajadzētu ordeni piešķirt viņi, kad brauc entos kilometrus. Un mūsu korī veseli 18 skolotāji, viņiem nepietiek. Te rokas, viņiem aizmirst par Oskaru, es varu. Bet ko te viņiem te neatnāk? Tā tagad ir tīrā meditācija, kamēr Osis
liedz uz visiem pārējiem, viņiem nav par kārtību jārūpējas. Žanda, klausies, mums taču korijas Latgaja paračka triks. Pagaid, ko tu runā? Jā, mums taču ir foršais prezidents ar kundzi, jā. Bet pats labākais ir tas, ka mūsu dziesmās nekad neaptur. Nekad. Tikai paņemsim vēl vienu reizi. Es gribu pārbaudīt, vai tā nav cūce, ne? Un tad sākas viss no kā vēl vienu reizi. Un pēc tam pauzīte, aizem uztaisam čaju, apsēžamies divānā un sākam. Jā, tā katru nedēļu. Bet tomēr mēs nākam. Vai, laikam tāpēc, ka tas ir tā viss vērts, ne? Jo? Ko arī? Dzied. Cilvēki. Kam? Dziesma ir sirdīs. Ir atbildības katru mēģinājumu braucu, lai radītu jūsos, veicinātu, atbalstītu jūsu dziedātu prieku, radītu jums smaidu un kopā noturētu, kā mēs to saucam, mūsu iknedēļas terapiju. Par turpmāko sakot, varu pateikt, atbildot uz dāmu sacīto Sarmītas un Žannas pavisam vienkārši divos vārdos, vieglāk nebūs, samierināties. Bet liels jums paldies par šo, ko mēs šeit radām un ko mēs darām Casvainē. Liels paldies jums katram. Turpinām būt. Un atceramies, ka mēs esam svarīga sastāvdaļa visā mūsu kora mūzikas un kultūras un arī Madonas novada kultūras zobratām. Liels paldies jums par to, ka jūs man atklājāt Latvijas skaistāko vietu, kas ir Madonas novads un Casvainas pagasts. Paldies! Un tagad būs šādi. Nebūs
šajā brīdī mēs aicinām korī pievienoties tos, kas kādreiz ir dziedājuši sasvainas korī, un kopā ar mums nodziedāt divas dziesmas – Gaismas pili un Manai dzimtenei. Ir notis, ir, protams, nāciet, notis ir šeit. Lūdzu, nāciet. Nekautrējieties, nekautrējieties, kā cik nekautrējieties. Nāciet. Kur
redzu, nāk ļaudis no malu malām. Ir 2025. gads. Dimt cesvaine un dziedāšanas tradīcijas cesvainē turpinās.